Uzraudzīšanas process ir pirmā reize, kad tiek mēģināts iedzīvināt Saeimā principu, ka nevien politiķi, bet arī plašs sabiedrības loks varēs virzīt savus pārstāvis šai mediju uzraudzības iestādei. Es jums vēlos vaicāt nevien kā deputātei, bet arī kā žurnālistei, kur ilgus gadus ir strādājusi žurnālistikā, vai šoreiz mēs tiešām varam būt droši, ka tiks izvēlēti atbilstošākie pretendenti un politiskajai lojalitātei vai partiju interesēm šeit tas nebūs galvenais princips? Mēs nākam ar jaunu uzstādījumu laust veco iesīkstējušo kārtību, kad padomes kandidātus ļoti tieši virzīja Saeimas politisko partiju frakcijas vai arī politiskās partijas. Tātad šai vecajai sistēmai mēs pavelkam svītru, un tas ir pateikts ļoti skaidri. Un es vēl gribu uzsvērt, ka mēs likumu, elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, kas nosaka par to, kā tiek ievēlēta padome, mēs traktējām ļoti plaši attiecībā uz to, ka lielāku teikšanu devām sabiedrībai. Tātad savā pieteikumā, kur mēs aicinājām pieteikties kandidātus, mēs norādījām, ka kandidātus vairs nevarēs pieteikt politiskās partijas un arī frakcijas, bet sabiedrībai tiek dotas visplašākās iespējas, respektīvi. Pieteikt kandidātus varēja gan fiziskas personas, un tas aktīvi tika izmantots gan nevalstiskās organizācijas, gan arī profesionālās raida organizācijas. Process bija ļoti caurspīdīgs, sabiedrības iesaiste ārkārtīgi plaša, un par to liecina kaut vai ļoti lielais pieteikumu skaits. Un gribu teikt paldies visiem kandidātiem, paldies nevalstiskajām organizācijām un visiem pārējiem, kas tik aktīvi piedalījās. Tas nozīmē, ka sabiedrība to ļoti gaidīja. Jūs minējāt, kad ir pavilkta rekna svītra vecajiem tikumiem vai netikumiem, bet vai patiesi mēs šoreiz varam būt droši, ka šī atklātība tiks ievērot? Ir daži fakti izskanējuši arī medijos pēdējās dienās par kaut kādiem sarakstiem, par sarakstēm, kur ir minēts arī jūsu vārds, kur politiķi jau varbūt priekšplānā tiek spēlēta šī demokrātija un atklātība, bet tāpat Saeimas gaiteņos viss tiek runāts, sarunāts, vai šādas lietas nav? Arni, vispirms es gribu ļoti precīzi pateikt to, ka baumas, kādas ir publicētas vienā noteiktā portālā, es patiešām negribu komentēt. Tur ir sarakstītas muļķības. Šāda sarakste man ar kādu citu politiķi par padomes locekļiem nav bijusi. Un arī šajā sarakstē ir ļoti dīvaini tas, ka ir atklātas muļķības sarakstītas iepratīm noteiktu kandidātu vārdiem, kaut vai faktoloģiski muļķības, sāksim ar to. Tātad tā ir lieta, par ko, es domāju, noteikti nav vērts plašāk runāt. Runāsim par ko citu. Vai Saeimas aizkulisēs, tajās situācijās, kur mēs neredzam, kā tiek kārtotas lietas, vai tur netiek veidoti kādi saraksti, kādi cilvēki, kas partijām būtu izdevīgi šādā padomē? Es tieši gribēju stāstīt